Labdien, dārgie skatītāji! Jūs nevarat iedomāties, kādas man šobrīd emocijas, kāds patiesas tāds saviļņojums un prieks būt atpakaļ šeit Brīvības studijā. Milzīgs paldies Diānītai Ulmei, kur uzaicināja ik pa retam. Mēs te iegriežamies arī no apvienības jaunatvieši, bet prieks un siltums ir par to, ka Diāna bija viens no tiem cilvēkiem, kas kopā ar Jāni Pļaviņu vispār pirms, cik jau tagad es neatceros 3 vai 3,5 gadiem, vai kad tas bija, tālajā pagātnē, kad sākās šī visa afēra, kur bija viena no tādiem redzamākajiem un aktīvākajiem cilvēkiem, un nav mainījusi ne savas domas, ne savu pārliecību un turpina darboties. Tāpēc šeit Brīvības studijas pagrabiņā kopā ar Silvestru, šodien ar mani jaunatvietis Artūrs Klēbaks, pārunāsim par 2 karstām tēmām, un jautājums, vai viņas tiešām ir karstas tēmas, vai tas ir kaut kāds kārtējs šovs, lai mums novērstu uzmanību vēl no kaut kādām daudz briesmīgākām tēmām, kā pasaka Dievs, digitālā nauda un tāda. Tātad šodien parunāsim par to, par rūtotajām debesīm virs mūsu galvām, ne tikai Rīgā un Latvijā, bet visā pasaulē. Un otra diezgan līdzīga tēma manā skatījumā Stambulas konvencija, un Artūrs ir izlasījis viņu gan latviski, kā jau daudzi, gan angliski, secinājis pat, ka tur tiešām nesakrīt arī valodu tulkojumi un dažādi iestrādāti slepeni, droši vien visādi āķīgi termini un tā tālāk. Par to arī pārunāsim. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka šodien no rīta, jau kārtējo nedēļu pēc kārtas, Jūlijas Stepaņenko piketēja, mēs arī esam piketējuši, bet kas bija vakarā, mēs tā kā arī no savas puses aktivizējāmies savākt atlikušos parakstus, lai būtu 25,000 paraksti, tur trūka 4,000. Tagad es domāju, ap šo brīdi viņi jau varētu būt, ka ir. Es pirms te braucu, paskatījos, tur pietrūka 200 parakstiņi. Tur nebija tas laiks tik svarīgs, ka šodien jāsavāc, bet tas bija vairāk simboliski, jo pirmos 10,000 parakstus, ko cilvēki savāca, pateicoties nodevīgajiem ZZS, izmetam izkastē Saeima ar savu balsojumu. Tur sākumā komisijās imitēja kaut ko, ka virza tālāk, bet lielajā balsojumā, tā teikt, atcēla un ignorēja un kancelēja. Un tad ir, tur tā paredzēts ir, tāda kārtība ir, ka, ja savāc vēl klāt 15,000, tad kopā 25, tad tomēr skata atkārtot šo te jautājumu. Un milzīgs paldies visiem cilvēkiem, kas iesaistījās. Tagad jau ir 25,000 paraksti, tas nav maz. Tas tomēr ir, ja mēs skatāmies, ka Latvijas sabiedrībā ne visi ir ļoti aktīvi, citi aizņemti savos darbos ikdienā un tā tālāk, tad šie cilvēki to ir izdarījuši, ir tur ielgojušies, parakstījušies, un milzīgs paldies. Tagad šis jautājums tiks skatīts vēlreiz un būs iespēja, kā es vakar arī teicu savā video, ka aicinot parakstīties, ka vismaz kā minimums mēs redzēsim, kuri ir tie nodevēji. Tur izgaismojās ļoti smuki, Burovs uzreiz jau tiešām tie ZZS deputāti, protams, progresīvie vienotība, un tas tāda laba iespēja, vismaz viņiem ir nepatīkami, un viņiem tas ir jādara vēlreiz, un iesim tam cauri un skatīsimies. Bet lūk, svītras debesīs, ko mēs par šo jautājumu jau dzirdam bieži un ilgstoši, un ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Tie, kas neseko ārzemju kaut kādām grupām un Facebookā vai Telegramā vai kaut kur, tiem liekas, ka tas tāds Latvijas fenomens, tā nav, tā ir visā pasaulē, vismaz rietumu pasaulē, es nezinu, kā kaut kādās valstīs, kur mēdī neeksistē, bet es pats esmu bijis ārzemēs, Anglijā, kā reiz atceros, mēs no balkona pētījām, kā virs Londonas tieši tas pats notiek. Lūk, runāts ir daudz, redzēts ir daudz, kadri ir iespaidīgi, skaidrs, ka tas nav nekāds kondensāts, beigsim akstīties. Tie visi postpadomi laika tantuki, kas saka, jā, mēs tur bērnībā pirms 40 gadiem uz zemes gulējām un skatījāmies lidmašīnu astes. Nebija viņš šādas. Es arī tāpatās 80. un 90. gados gulēju bērnībā uz zemes laukos un nebija tās astes tādas. Tas bija pavisam kaut kas cits. Tur tikai reiz varēja redzēt, kā viņas izgaist pēc kaut kāda laiciņa. Nevis kā tagad uz pusdienu paliek mums te sarūtotas debesis un kaut kāda mākoņa veidojās. Runāts tika daudz, tāpēc nolēmām kaut kas vismaz jāsāk darīt. Mēs, pat cik mums jau tagad kuplajā biedru skaitā esam vairāk kā 1000 cilvēki, jau ir vairāki ģeologi, kur mums teica, ka vajag pārbaudīt ūdeni, kas ir lietus ūdens, kas veidojās pēc šīm te sarūtotajām debesīm. Un tad mēs no Liepājas šo te ūdeni savācām, aizsūtījām uz Čehiju, un pēc tam ienāca prātā vēl doma, to pašu ūdeni arī nodot vēl 1 litru arī Latvijā. Aizbraucām teikā, tepat nodevām laboratorijā.
45 eiro samaksājām, tur 3 metālus pārbaudījām, ka par katru metālu 10 eiro, tur plus vēl kaut kādu pārbaudīt. Tas nav dārgi, šādi te pārbaudīt, vai tur ir šie 3 konkrētie metāli - alumīnijas, dzels un bārijas. Un viņiem tur nav jābūt. Bārijas vispār dabā Latvijā nav sastopams, viņam vispār tur nebūtu jābūt, bet arī pārējiem 2 metāliem tur nebūtu lietus ūdenī jābūt. Ja kaut viens no viņiem būs, un tāpēc mēs redzēsim, Čehijā mēs nodevām anonīmi šīs te analīzes tur caur vienu kompāniju, kur ikdienā nodot visādas tur grunts analīzes un tādas, tur nebūs aizdomīgi. Bet Latvijā publiski, es pat tur nofilmēju, būs arī interesanti salīdzināt, vai teiksim, Latvijas analīzes no Čehijas atšķirās. Tieši tas pats tests, tieši tie paši metāli, tieši tā pati metodoloģija. Un kāpēc viņi atšķirtos? Tā kā paskatīsimies. Un ar kaut ko ir jāsāk. Te jau uzreiz man komentāros cilvēki rakstīja, ka tur ir gaisu paņemt un ko tur ar droniem, un ko tur. Tas ir sarežģītāk, droši vien arī dārgāk, bet ar kaut ko ir jāsāk. Tāpēc cilvēki maleči, kas skatījās debesīs un kas ar veselo saprātu draudzējās un atzina, ka lai kas tas vai nebūtu, var jābūt, ka tur neko nekaisa. Protams, varbūt tas ir tāda optisks apmāns, lai tiešām novērstu uzmanību. Bet katrā ziņā man patika šī te fizikas skolotāja, kurš bija tā kā sākumā Maira Briedi gribēja nokaunināt, bet pēc tam viņš kļuva tā kā jau daudz pielaidīgāks, jo tomēr viņš ir fizikas skolotājs, un mēs ar viņu tur naktī diskutējām komentāros, tur sabruka virsū, visi viņam sāk, bet viņš ļoti adekvāti. Viņš beigās atzina, ka jā, ir tāda tehnoloģija pasaulē, kā šo te mākoņu piesātināšana ar dažādiem elementiem, lai veicinātu dažādas tur laikapstākļu izmaiņas, un protams, ka ir CNN, tur BBC, Bloomberg, visi lielie kanāli ārzemēs par to jau vairākus gadus runā. Mums vienkārši te mūsu trešās šķiras mazajā provincītē, kur mēs te atrodamies, ir vēl cilvēciņi, kas domā, ka tie kaut kādi trakie sazvērnieki un joprojām saka, ka tas ir kaut kāds kondensāts, ka sen jau pasaulē visi par to atklāti runā. Līdz ar to tāpēc mēs arī par to runājam. Bet man šī tēma tiešām sasaucās kopā ar to tēmu, ko Artūrs ir izpētījis padziļināti. Un paldies par to, jo tagad jau visa Latvija ir padzirdējusi par piparkūka kvīriņu un citām lietām. Kā to, Artūr? Man personīgais viedoklis ir, ka arī visdrīzāk arī Stambulas konvencija ir kaut kāda uzmanības novēršana iespējams, jo nav tie homoseksuālie cilvēki tik daudz, lai viņu jautājums tagad būtu tik prioritārs pasaulē, ka visi tagad nezinu, ko te maina likumdošanas un pieņem kaut ko tādu. Bet tu ties emocijas, tas izraisa katram. Jā, labdien! Tātad uzmanības novēršanai vai ir vai nav. Tā, to es nezinu, bet tieši par šo te konvenciju, es tā paskatos par to, par šiem te punktiem, numuriem, visi 3, 11, 70, 87 un tā tālāk. Tur ļoti daudz runāts, te droši vien, ka pēc manis arī nāks runāt. Bet es tā paskatos uz šo te konvenciju mazliet no attāluma šobrīd, tā kā mazliet paejot atpakaļ kā uz gleznu, lai šo te kopbildi redzētu. Un te iezīmējās, kā es redzu, tāda problemātika mūsu kopējā, ka sākoties šīm te sarunām vasaras sākumā, jo tika tas uzstādījums bija tāds, ka šī konvencija mums ir jāpieņem, un tikai jautājums, kādā veidā to izdarīt, vai ar atrunām, vai bez atrunām, vai tehniski kā tas būtu jāizdara. Bet uzstādījums jau startā bija tāds, ka tas ir jāpieņem. Tas tāds, šeit es saskatu tādas taktiskas spēles, kādas ir arī ar daudzām citām lietām, ka faktiski tiek nostādīts jau psiholoģiski. Tā, ka tas ir neizbēgami un arī jāpieņem. Bet, ko es te gribu pateikt, ka nekādā gadījumā mums nav jāpieņem pilnīgi nekas, ko mūsu iedzīvotāji, mēs visi, ko mēs nevēlamies. Mums nav nekāds ne morāls, ne juridisks pienākums šo te konvenciju pieņemt, un mēs varam ļoti viegli, teiksim tā, iztaisnot muguriņu un pateikt, ka, nē, paldies, varbūt jums viņa der, kā te piesauc skandināvus un zviedrus ir sevišķi un tā tālāk, bet mēs viņu negribam un nepieņemam. Un te ir jāsaprot, ka to var izdarīt, un mēs tieši to arī aicinām darīt. Vienkārši pateikt, nē, mums nav gari jāskaidro, kāpēc tieši jāļaujās dažādām pierunāšanām un tā tālāk. Un, teiksim, cilvēki, ko mēs esam ievēlējuši, viņiem vajadzētu tieši tā arī rīkoties iedzīvotāju interesēs. Ja iedzīvotāji saka nē, tad viņi pagriežās uz ārpasauli un pasaka, nē, paldies, mūsu cilvēki nevēlās. Un viss, bet tā vietā notiek šobrīd tieši otrādāk.
ka vara ievēlētā cenšas mūs ar visādām viltībām pārliecināt, ka mums šī konvencija ir vajadzīga un tam līdzīgi. Tā ir viena lieta, kas ir būtiska, par to maz runā, bet es domāju, ka mums ir vienkārši jāpasaka nē. Mēs nevienam, ne Eiropai, nevienam neesam neko parādā. Es domāju, ka mums jau tā ir savā laikā izģērbuši, nospieduši, apspieduši, un mums nav jāturpina klanīties. Un šis tāds, ne medicīniskā nozīmē, bet tādā nācijas psiholoģiskā nozīmē, šis tāds dzimtcilvēka gēns ir jāizskauž vienreiz un jāpasaka, ne, un šī ir laba iespēja, jo konvencija nav mums ļoti akūti būtiska šobrīd mūsu izaugsmē valsts. Mēs varam izmantot šo te iespēju un parādīt to, ka mēs spējam arī pateikt nē. Un tālāk jau, teiksim, diplomāti var nopaļot stūrus, tur palīdzēt kaut kā izdarīt. Te diplomāti kā reiz iesaistās, un te ir tāda lieta, kā šis te termins nauda runā. Man šorīt ienāca informācija, ka Latvija saņem šo 800 miljonus eiro Stambulas konvencijas pieņemšanas gadījumā. Tā nav pārbaudīta informācija, bet tāda sāk cirkulēt. Kas saņems, kurš saņems, vai tas ir kukuļu veidā, vai kaut kādā atkatu veidā, vai tiešo budžetā, vai aizdevums, vai kas, nav precizēts. Un tad es to salieku kopā ar to, ko es pats personīgi rakos 1000 lapu PDF failā valsts departamenta, ASV valsts departamenta gada budžetā pagājušā gada. Es tagad neatceros, bet tur pāris miljardi gadā jaunus rekords uzstādīts, ko Amerika tērēs. Tātad Amerikas ārlietu ministrija tērēs pasaulē, tas nav neskaita pat ASV iekšienē, tā nauda netiks tērēta, bet tikai ārpusē par LGBT propagandas veicināšanu. Un tad mēs saliekam šīs divas lietas kopā, pāris miljardi, tie ir pāris tūkstoši miljoni. Latvija ir atlicis pat, izklausās pat pārāk maz, tie 800 miljoni, bet priekš Latvijas, tā ir milzīga nauda. Sarīkot praidu un tur iet un priecāties, tas nemaksā pat ne 1 miljonu, droši vien pat ne 100 000. Ja? Tātad visdrīzāk šī nauda tiek nozagta, sauksim lietas īstajos vārdos, sadalīta starp esošajām kaut kādām politiskajām kontrolējošajām koalīcijas partijām, tur varām, iespējams tam pašam Lembergam Zēzēsam, un kaut kādas atmet. Iespējams, pat amerikāņiem nezinot kaut kādiem sīkumiem, tur bāru skapis atver, tur ar staķi priekšgalā praidu sarīko, tur es nezinu, kāds bukletiņas padrukā, mozaikai, kaut ko iedod vēl, kas tur dardedzēja tām visām tām organizācijām mākslīgajām, ja? Un viss. Bet apgūst tos 800, un amerikāņiem droši vien prezidentā, ka ieguldītā jūsu tur deva rezultātus un lūk Stambulas konvencija. Un te tu saki, ka mēs nevienam neko neesam parādā no tāda kā nācijas skatpunkta, ja? Bet no šito cilvēku skatpunkta viņi ir parādā. Jo ja viņi to naudu varbūt iespējams, ka jau ir paņēmuši, tad viņi tagad ir jāatstrādā un pēc tā ļoti izskatās. Un te tas piparkūku vīriņš, ko varbūt tu vari pakomentēt, ka Glorija teica, ka tas nedrīkst viņu tā apcelt kā vīriņu, viņš ir kvīrs, varbūt ir sievietes piparkūku. Ka tas jau parāda, ka mēs vilcienam esam tā kā, ka vilciens jau pa priekšu mums aizgājis tādā ziņā, ka ja jau viņš no septembra bija šī tēma iestrādāt iekšā skolu materiālos 4. klašu bērniem, ja, tas parādīs bija, iespējams, ka viņi jau rēķinājās, ka jau pieņemta vasarā būs tā konvencija un viss jau iet uz priekšu. Nevis otrādā, ka viņi vēl nav pieņemta, bet kaut kā mākslīgi te skolās jau kaut ko iestrādā iekšā. Kā tu skatījies uz tiem mācību materiāliem vispār kopumā? Es domāju, ka es tos materiālus noskatījos visus un ņemot vērā to laika līniju, kā tas viss notiek. Es domāju, ka jau iepriekš tika pieņemts, jā, ka viss izies cauri, viss būs kārtībā, konvencija tiks pieņemta un jau šogad iespējams jau janvārī pamazām šī ideoloģija virzīsies skolās, jo no tiem materiāliem, tur lielākā daļa bija šie ideoloģiskie materiāli. Es viņus noskatījos pilnīgi visus, kas bija šajā mājas lapā. Es nezinu, procentuāli es minējuši, ka tur pie 90, pie 80 noteikti bija materiāli tieši ar ideoloģisku saturu. Nevis kā sevi pasargāt no vardarbības, vai ka ir arī tādi cilvēki. Un šādi cilvēki tāda informācija arī bija, bet viņi bija ļoti minimāli iekšā šajos materiālos. Un šeit var redzēt to ēnas pusi, kas nāk līdzi konvencijai. Jo viens no teiksim, argumentiem, ko es vakar arī skatījos, aizliegtais paņēmiens, jā, tad tur šie te konvencijas radītāji,
cilvēki, kas viņu sākotnēji virzīja, izveidoja, jā, ļoti bija sašutuši, kāpēc jūs neņemat pretī, jā, ka tā ir laba ideja, un droši vien es pilnīgi ticu, ka šiem te cilvēciņiem, kas kādreiz savācās vienā zālē un nolēma, ka kaut kādā veidā cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, kas iespējams arī ir saistīta ar to, ka mums ir atvērtas durvis imigrācijai un šīs te vardarbības veidi, kas ir aprakstīti šajā konvencijā, viņi vairāk raksturīgi ir austrumu dienvidu zemēm. Es pieņemu, ka tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar imigrāciju tagad rietumos, ka ar šo vajag cīnīties un ar labu ideju visticamāk arī uzsāka šo te visu procesu. Un tagad viņi ir nesaprašanā, bet kaut kādā brīdī visā šajā gaitā tādi viltīgie cilvēciņi nosacīti iespējams pamanīja, ka šeit top dokuments, kas būs saistošs visiem, ļoti daudzām valstīm, iespējams, plašai auditorijai un iestrādā iekšā savas šīs te dažādas lietiņas, tādas sēkliņas, ja, līdz ideoloģiskās. Un tagad šīs sēkliņas ir pamanīts, un mēs šo dokumentu negribam. Un vienā pusē atkal cilvēki ir nesaprašanā, kā tad jūs negribat tik labu lietu, kā cīnīties pret vardarbību. Jā, tu pieminēji imigrantus, uzreiz nāk prātā Polijas un Ungārijas gadījumi. Polija ļoti skaļi, ļoti spēcīgi pateica, jau pirms kaut kādu mēnešu pusotru bija šī te runa, kas bija tur izplatījās arī Latvijā sociālos tīklos, kur viņi pateica, paldies, mums nevajag imigrantus visiem tiem bonusiem, ka viņi tur ir izglītoti inženieri vai ārsti vai kādi tur un darba rokas pienesīsies klāt Polijas ekonomikai. Viņi teica, paldies, mums to nevajag, mums ir 0 incidenti, teroristiski raksturi un savādāki, un mums to nevajag. Jā, es to runu redzēju, un tur ir tieši tas, kas mums trūkst šeit. Polijā ir šīs te pārliecība, viņiem ir mugurkauls, un viņi vairāk kārtīgi ir spējuši pateikt Eiropai un rietumiem ne kaut kādos jautājumos, kas viņiem ir svarīgi. Un paši poļi, man iznāk ikdienā diezgan daudz ar poļiem sarunāties, viņi ar savu valdību lepojas, jo viņi tā kā stāv tautas pusē un runā no viņu vārda, viņus sargājot. Mums ir tieši otrādāk. Jā, mums notiek kaut kāda uz iekšu pārliecināšana, viltības, manipulācijas un tam līdzīgi, lai izkalpotos kaut kam uz ārpasauli. Tāds iespējas rodās. Izraēlas jautājums tagad karsts pēdējās pāris dienas. Jā. Iedomājies, vakar Glorija izsauca pa dienu negaidīt uz ārkārtas saeimas kaut kādu tur sēdi, kur viņiem visiem deputātiem, kas atnāca, pateica, ka Latvijas pozīcija tagad būšot pirmkārt Izraēlas pusē, tur sliktais Hamas, viss tur tas. Neviens pat nespēja paspēt vēl padiskutēt vai vispār izzināt to jautājumu, bet vienkārši pateica, ka tagad būs šādi. Un es ieraudzīju to bildi, ko Glorijas asistents nobildēja Kristaps pie MK, ka jau tiešām karoks. Es pirms tam tā domāju, bija svētdienas tas īsā tiešraidīt savu. Es domāju, nevar būt, ka mēs tagad tiešām tos Izraēlas karogus liksim visur. Un tiešām vakar bija pirmdiena un jau uz MK viņš ir. Un te tas parādās. Kā mēs varam lepoties ar kaut kādu savu valdību, tā kā poļi, ja mūsu valdība pat ne mūsu parastos cilvēkus, bet pat deputātus, tur kaut kādā veidā pilnīgi visus nobrīfēja, ka tagad mēs būsim tajā pusē, tagad šis jautājums tiks tā. Tā jau nav jābūt. Viņiem jau kā reiz bija jāsanāk kopā un jāizlemj, tad, kā mēs uz šo jautājumu skatāmies, vieni tur par, vieni pret, vieni tā. Tā būtu jābūt nevis, ka visus tādus skolniekus tur nostrostē un pasaka, tagad būs šitā un mēs te aiziet. Tā kā te tiešā veidā parādās, ka mēs esam, es nezinu, vai kolonija, vai saucat to, kā gribat, bet pakļauta starptautiskām kādam lielvarām, Eiropas Savienībā, ASV, vēl kaut kas NATO. Tā mūsu Polijas tas mugurkauls diezgan pagaidām švaks. Pietrūkst, jā. Šeit arī bieži var dzirdēt tādu terminoloģiju, ka deputāti ministrs dzirdējis bieži runā, ka viņi tiekoties ar mūsu ārzemju partneriem, viņi runā ar partneriem, partneri viņus uzklausa un bieži tiek lietots šis termins, ka mums ir partneri. Bet tad man rodas katreiz jautājums, vai šie te partneri mūs arī uztver kā partnerus pilnvērtīgus, ja mēs esam vai kā tādus pakalpiņus, kas ir gatavi, kuriem faktiski dod rīkojumu un viņi visi izdara, vai uzliek smaidīgu masku un mēs luncinam mastu un tam līdzīgi. Ja. Es baidos. Vai mūs arī uztver par partneriem, varbūt tad šeit tieši ar to Stambulas konvenciju un tam līdzīgi būtu iespēja
sevi arī parādīt kā partneriem, ka mēs arī varam iegūt cieņu, pasakot nē dažreiz, tā kā to dara Polija. Jā. Es domāju, ka te ir otrais variants un būsim jau realistiski. Ja kāds vēl nav sapratis pēdējos gados, kas te vispār viss notiek, gan Latvijā, gan pasaulē, tad, labi, es domāju, ka šādi cilvēki arī neskatīsies šādu raidījumu, viņam nezinās, ka tāda eksistē. Savukārt tie, kas skatās šādus raidījumus, kā reiz ir tiešām tie, kas jau no pirmās dienas plus mīnus ļoti skaidri redz visu šo te un saprot. Pat kaut kur tā kā es varbūt arī smējās jau tagad par šo te visu, jo man tiešām likās, kur vēl tagad to Izraelu, nevajadzētu mums tur vispār līst un jaukties, tuvajos austrumos, tur politiskā situācija pēdējos, ņemat, cik gribat tur 100 gadus, ka visus 2000 ir sarežģīti un karstais punkts, un tagad mēs te tagad letiņi, tur eksperti būsim tajā, un nezinu, ko tur palīdzēsim un darīsim. Beidziet, tas ir kārtējā jaunā video kasete tiek ielikt iekšā jaunajā šovā, un diemžēl uzrodās Latvijā cilvēki, kas tagad arī vicināsies arī ar tādiem karodziņiem. Dāmas un kungi, Artūrs Klebaks, Rudolfs Brēmanis, mēs esam apvienība Jaunatvieši, mēs esam jau vairāk kā 1000 cilvēki, mēs īpaši tur neko nelielamies ar savām kaut kādām ikdienas aktivitātēm, mēs vienkārši darām interesantas lietas, kas mums pašiem sagādā prieku un baudu. Ar biedriem izturamies kā pret vienu lielu ģimeni, palīdzam viens otram, darbojamies, tiekamies, braukājam pa visu Latviju. Tagad, starp citu, ļoti aktuāla tēma ir met ārā bibliotekas grāmatas, norakstītās, unikāli. Es savām rokām redzēju Raiņa grāmata, kur Rainis ierakstījis pats ierakstu, ir ar roku un parakstījies. 100-gadīgi grāmata, šādas tepat tiek pa vidu, tur trāpās un tiek mestas ārā. Rīt, kur Edgars uz Limbažiem brauc, parīt mēs uz Jūrmalu braucam, uz Sloku, uz Kauguriem, un mēs šīs te grāmatas vedam uz Suntažiem, kur mums ir vēstures entuziastu kluba biedriem telpas, glabātu veidojam. Mēs arī vēlētos atrast kādu vēsturisku ēku kaut kur Rīgas tūmā, ko atjaunot varētu, savādāk viņa aizies nebūtībā un sagrūs, tā vietā tur ierīkot biblioteku, kur šīs te grāmatas unikālās, ko met ārā gan 100-gadīgās, gan padomju laika, gan 90. gadu, gan 2000. Pat vienu biblioteku izmetusi ārā, tur tās 100 labākie Latvijas aktieri, tas 2 lielos sējumus, tur bilžu grāmatas. Tas viss ir fenomenāli. Viņiem iestāsta, ka tagad viss būs digitāli, viss būs ļoti ērti, viss ļoti forši, kad viss glabāsies. Nav tas pats. Nevienā brīdī no Orvela tur metas salkrastos ārā mūsu viens kolēģis. Ar grāmatām arī ir tādas pašas līdzīgas manipulācijas. Mēs izpētējām visu kopā. Uz bibliotekām attiecās, es nemaldos, 4 bija likumi, mieskaba noteikumi kopā 4 visus izlasījām. Nekur nav šādas teikts, ka būtu grāmatas jālikvidē, nekur nav teikts, ka bibliotekāriem alga būtu tieši atkarīga no grāmatu skaita vai kvalitātes vai tam līdzīgi kāds te leģendas klīstē, ka tā būtu. Bet, lasot šos dokumentus, atradās interesants dokuments, kas ir vadlīnijas bibliotekām, bet tās ir tikai vadlīnijas 2022, 2030, kaut kāds tam līdzīgs nosaukums. Un tur jau ir minēts kā rekomendācija, faktiski pēc visu tā konteksta spriežot, ka no šīm te grāmatām pēc iespējas vajadzētu fiziskajām tikt vaļā. Te sanāk, te droši vien atkal tas, ka mums pat neviens to tā īsti neliek darīt, bet kāds ir parekomendējis, un mēs paši atkal kalpu gēnu vadīti izdaram vairāk nekā nepieciešams. Labi, dāmas un kungi, liels jums paldies par uzmanību. Paldies Brīvības studijai, Diānai Silvestram. Te vienmēr ļoti patīkami atgriezties. Šis ir tāds oriģinālais brīvības cīnītāju pulciņš un vide, kur visu aizsāka. Tad, kad tas sākās, ceram, ka arī Jānis Pļaviņš kaut kādā brīdī atgriezīsies un aktivizēsies, un Andris Ciekurs un vispārējie. Tomēr tas ir kaut kas, šos te cilvēkus pazīt ir liels gods. Paldies jums par uzaicināšanu šeit būt. Paldies visiem. Jā.